20, nē, 30, 30, nē, 42. Ne? Nu, tu pastāsti, kā tu to domā. Un tāpēc, ka es 13 saskaitīju, nu, 4 reizes. Jā, labi, saskaitam 4 reizes 13, tieši tā. Un kā to izdarīt? 20, 20, 39, un pēc tam ir 26, Ā, tad 26. šito saskaitīt tagad 26 plus 26, jā? 52, 352. 52, jā. Labi. Pierakstījāt? Nē? Pieņem, ka pierakstījāt. Labi, tad, piemēram, 300. vēl lai šito te piemēriņu. Jā, būs ļoti. Un kā te jāizdara? Jāsaskaita 3 reizes 21. Labi. Un tas būs 63. Super. Viss jūs reizināt mākat, jā? Mēs mācāmies skolā reizināšanu. Jā, es redzu, ka jums vairs nav problēma reizināšana, vispār nekāda. Var kaut kādus nepārskaidrs. Varam kaut kādu grūtāk iedot, jā? Jā, grūtāk. Piemēram, 15 reizes 9. O, tas jau normāli. 30. Nu, tagad es uzrakstīšu 9 reizes pa 5. Labi. Es zinu, cik tas ir. Nu, cik? Tas būs 135. Jā. Un kā to tik ātri izdarīja? Jo es zinu, ka 15 plus 15 plus 30, un 30 plus 60, un 60 plus 60 plus 120, un tad mums paliek vēl viens 15-nieks, un pieskaitam vēl vienu 15-nieku. Jā, labi ideja. Labi, tad es iedošu ar 10 pareizināt. 14 reizes 10. Cik tas būs? 14 reizes 10, tas būs 140. Cik? 140? Tas ir 140, jā. Un kā tu to izdomāji? Tāpēc, ka es zinu, ka 10 reizes 10 ir 100, un vēl būs, 10 reizes 4 būs jau 40, un tad 140. Cik būs 743 reizes 10? Es padomāju. Jūs sabīstieties, jā, bet viņš nav tik grūts piemērs. Viņš ir grūts, ne? Nav. Tāpēc. Kas? Bet tas ir jau līdz 2000. Jā, labi, jūs zināt, kāds ir noslēpums šeit? Jūs vienkārši beigās pieliekat nulīti. Vienkārši nulīti galā, un tas viss. Jūs mākat šito skaitu nolasīt? 143. Tas ir Nē, šis būs 7. 7000.
Tas ir 7430. Jā, 7430. Te dalās 7000. Sapratāt, ja vienkārši nulīti klāt pieliek. Jā. Labi, piemēram, šis reizinājums, cik būs? Pagaidi. Ieliek beigās no Jā. Kas tas ir pa skaitu? 670. 670. Jā, Ok, pierakstam, jā. jā, vajag. Līdz. Viss uzrakstīts. Un es gribētu tagad, ka mēs apgūstam vienu lietu vēl. Sareizinās 4,9, bet būsim attapīgi. Nu, Arķim, kā tu rīkotos šeit? Kā tu reizinātu? 14 reizes darīt. Ok, kā Bēla tu darīt? Uh, 9 reizes paņemt 14. Labi, jā, jums abiem ir, protams, strādā. Jā, jūs varat sarakstīt 14 reizes 9 vai 9 reizes 14. Bet jūs atceraties, cik ir 14 reizes 10? Jā. Cik tas ir? Tu 40. 140, jā. Jūs zināt, cik būs 14 reizes 9? Cik mums ir jāatņem vienkārši? 14. Jā, vienkārši atņemiet 14. Nu, cik tas būs? Tas būs. Tas būs 126. 126 tieši tā. Sapratāt? Jā. Labi. Tad ir pierakstiet. Jā. Piemēram, tagad 12 reizes 9. Kā mēs ātri aprēķināsim šo? Tas būs. Tas laikam ir 101. Nē. 108. Labi, tad jūs sareizināt sākumā ar 10, jā? Cik tas ir? 108, ne? Cik ir 112 reizes 10? Tas ir 120. Labi, cik mēs atņemam? Mēs atņemam 12. Mēs atņemam 12, jā. Tad ir 108, jā? Jā. Labi. Super, iemācījāties. Vēl vienu vai arī visi sapratāt? Es varu vēl vienu. Tikai vienu. Labi, vienu pēdējo. Un tad dalīšu. Un pēc tam mums ir uzdevumi vēl no pagājušās reizes vēl palikuši. Cik? Labi, 17 reizes 9. Tas būs. Tad no cik jūs atņemat, cik? Tas būs 170, un pēc tam jānoņem 17. Un tas būs 153. Jā. Vienkārši, vai ne? Jā, vai ne? Labi. Tad cēšu nost.
Vēl vari lūdzu izlasīt? Gabrielam ir 45 āboli, un viņš tos vienādā skaitā sadalīja starp saviem 6 draugiem. Cik ābolu tika katram draugam? Kā to izpildīt? Sešiem draugiem bija 5 āboli. Ko? 6 draugiem bija 5 āboli. Nē. Un kāpēc? Ne, vairāk, ja? Nu tad Vairāk, ja? Tad ir 45 āboli. Mēs varam sazīmēt 45 ābolus, vienīgi baigi daudz būs. To nedarīsim. Bet kā mēs varētu sadalīt 45 ābolus starp 6 draugiem? Tā kā sadalīt, cik, tā kā 45 dalīt ar 6. Jā, tieši tā. Tad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 draugi. Mēs gribam tos 45 sadalīt visiem vienādā skaitā. Kā mēs izdalīsim tos 5 ar 6? Katram draugam bija 8 āboli. Labi ideja. Tad mēs, cik ir 6 reiz 8? 6 reiz 8? Jā. Vai 8 reiz 6, tas pats jēkas? Jā, tas būs, līdz. Vēl jau aprēķināja? Jā. Arķim salīdzina. Tu arī sanāca 8? Man nesanāca 8. Cik tev sanāca? Man sanāca 36. Ka katram draugam sanāca 36 āboli? Nē, nemaz tā, bet es domāju par rezultātu. Kāds ir rezultāts? Labi, 8 reiz 6? Jā. Tas ir tad 6 reiz 8. Tad mēs rakstam 8, 8, 8 un 8, 8, 8. 2 reiz 8 ir 16. Cik ir 3 reiz 8? Bija cerēs, padomāju. 3 reiz 8, 24, jā? Nā, 8 reiz 6, tas būs 47. 48. Jā. Okay. Ok, reizēm mums pat daudz, mums nav 48 āboli. Mēs nevaram katram iedot pa 6 āboliem. Tad 7 āboli? Tad pa 7 āboliem, jā, nomainam ciparus. Es šitiem tad nodzēsīšu nost, nevis 8, bet 7 sarakstam. Tad 7 reiz 6. 7 reiz 6. Tieši tā. Un cik tas būs? Tā, pirmajā pusē ir 21 ābols, un nē, tas nesanāks. 42 tas ir, jā? Jā. Labi. Tas sanāk, tas ir interesanti tagad. Tad mēs katram draugam iedodam pa 7 āboliem. Vai ne? Un cik jums āboli visu kopā paliek pāri?
Cik tur ir? Kāds jautājums bija? Cik palika pāri ābolu, kas netika izdalīti? Palika vēl 3. Jā. Tad redzam plus 3 āboliši. 3 ābolus varam sadalīt starp 6 draugiem kaut kā? Varam uz pusēm. Var uz pusēm, jā. Cik ābolu tika katram draugam? Šajā gadījumā jums derēs 2 atbildes. Tad pierakstam. Tad pirmais veids, kā jūs pierakstat. 45 dalīts ar 6 ir 7. Un vienkārši ar vārdiem rakstīt. Un puse. Šī ir pirmā atbilde, kā varat pierakstīt. Pierakstiet, ja? Sapratāt, ja to pierakstu? Jūs vēl pierakstat, ja? Es pierakstīju. Un otrs veids, kā jūs varat pierakstīt, izteiksim 45 dalīts ar 6, ir 7. Beigās uzrakstīt atlikumā. Cik mums atlika? Cik rakstīt atlikumā ābolu? 3. 3, jā. Tas ir tad otrs variants, kad pirmajā variantā viņi grib griezt ābolus, pasaka, jā, 7,5 ābolus, bet ja viņi negrib griezt, jūs sakat, nu labi, 7 āboli, jums paliek pāri 3 ābolīši. Mālači, tu tikā galā ar grūtu uzdevumu, manuprāt, grūtu. Ja tev ir grūti, tad mums ir grūti. Jā. Labi, ejam tālāk. Jā. Tad Artjom var izlasīt? 2 litri limonāde maksā 1,95 eiro. Nē, 1,95 par pudeli varēs saņemt 15 centu depozītu. Cik daudz iztērēs par 1 litru limonādes? Sapratāt? Es ne. Un tad kur ir limonāde. Viņa izskatās mazāk kā 2 litri, bet tur pieņemsim, ka iekšā ir 2 litri. Jā. Šito visu limonādu pēc tam paņemtu un ielietu iekšā kaut kādā burkā. Uzīmēšu burku. Vai trauku. Paņem, ielej visu to limonādi iekšā. Un pēc tam to pudeli aiziet nodot. Un saņem naudiņu atpakaļ. Un tad pēc tam no šās burciņas jautājums, cik iztērēt par 1 litru. Piemēram, 1 litru izcēra, tad 1 litru izdzer. Cik maksā vienkārši 1 litrs. Tad te 1 litrs pieņemsim izdzer un 1 litrs paliek. Jautājums, cik maksā tas 1 litrs? Kāda ir tā cena? 100 centi. Nē. Nē. Tas būs, nē, tas būs 30, nē, 75 centi. Tā nāk, nē, nav 75. Vairāk? Interesanti, ka 75 tev sanāca. Labi, pa priekšu man jautājums jums. Cik maksā tīri limonāde? Zinat depozītus, kad griežat? Jā. Jā, piemēram, jūs redzat veikalā, piemēram, rāda, ka maksā 1,95 €.
Bet jūs tā kā, wow, bet es dabūšu pēc no pudeles atpakaļ naudu. Tad jautājums jums, cik maksā tīri limonāde? Jo jūs pa pudeli dabūnāt atpakaļ naudu. Cik maksās vienkārši tā limonāde? Varbūt 45 centus. Nē, 35, ne? Labi, pirmais jautājums, pierakstiet jautājumu. Jā. Cik maksā limonāde bez pudeles? Cik maksā limonāde bez pudeles? Bez kā? Bez pudeles. Pudeles. Uzrakstīt. Nu, cik maksās limonāde bez pudeles? €1,80. Jā, super. Tad pierakstam pirmā darbība. €1,95 mīnus 15 centi. Tad es domāju, uz putēm vajadzēja, bet tas būtu tad viegli. Tas jau bija viegls, ne? Viegli, jā. Es Nezinu, domāju, ka atbildi. putēm vajadzēja. Es jau uzreiz uzmanīju. Jā. Bet es nedzirdēju to. Un cik maksās 1 litrs? 90 centi. Jā, uzrakstiet otro jautājumu. Cik maksā 1 litrs? Un tad rakstam to dalīšanu. Cik maksā 1 litrs? 1 litrs. Uzrakstīt. Un tad darbību. Ok. Tad iesim tālāk. Paņemsim šādu uzdevumu. Bella, var izlasīt? Paplašini. Paplašini zīmējumu tā, lai tas būtu 5 reizes lielāks. Ko nozīmē paplašināt? Tā kā uztaisīt lielāku. Jā. Labi, zīmējiet. Jums ir rūtiņas? Jā. Jā. Abiem ir labi. Jūs varat to zīmēt. Uzrakstīt. Un paplašinājāt? Nē. Un tagad paplašiniet. Mākat paplašināt paši? Jā. Labi. Tātad paplašinātais zīmējums, ja kas viņš ir, vienkārši jāpiezīmē klāt. Tas zilajā krāsā vienkārši parāda to, ka tas ir tas pats ieskaitot. Tad ieskaitot arī šo rindiņu mums tas viss notiek.
Jums arī tikpat rūtiņas ir rindiņā katrā? Jā. Jā. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 5 kolonu, laikam kolonos, pareizāk teikt. 5 kolonas jau zīmēt? Vai 6 zīmējat? Es 5. 5. Jā, 5 pareizi uzzīmē. Labi, paplašiniet zīmējumu tā, lai tas būtu 6 reizes lielāks. 6 reizes lielāks. Tas būs 12 rūtiņas. Jā, un kopā tad vairāk. Pa 4. Nekur. Kas? Kopā ir 14 rūtiņas. Tad ir tā 1, 2, 3, 4, 5, 5 tādi kvadrātiņi iekšā, ja? Jā. Neieskaitot to rozā, vēl 5. Labi, šis ir viegli, ja? Jā. Jā, tad pastīšos, kas grūtāk. Šitas bišķi grūtāks. Samazinu zīmējumu tā, lai tas būtu 5 reizes mazāks. Labi, saskaitam ātri, cik tur ir rūtiņas. 1, 2, 3, 4, 5, skripība. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Tikai būtu 3 rūtiņas. 3 rūtiņas, jā? Jā, paplašināt. Samazināt uz 5. Uzzīmējam pa priekšu, tad 10 rūtiņas šādi. Tad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rūtiņas šādi. Jā, sazīmējam. Sapratāt domu? Jā. Kā jūs sazīmējat jau? Nē. Nē, labi. Uzzīmē. Abi 2? Jā. Ok. Man liekas, visvieglākais būtu šādi sadalīt. Kāds no jums šādi sadalīja arī? Vai nē? Nē. Ok. Man ir skaitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, un tev 8 kopā 16 rūtiņas. Cik jums rūtiņu figūras ir uzzīmēts? Arī 16. Arī, tad ir pareizi. Un Arķimam? Arī 16 rūtiņas. Labi. Jūs varējāt arī uzzīmēt kaut kā šādi arī varēja zīmēt, zinājāt, vai? Bet arī 16 ir. Jā. Labi. Tad, kas? Jā, nekas. Nekas, labi. Un tad beigās vēl varam bišķi padalīt. Sadaliet 54 ar 6.
Tas būs 4. Nu, kā jūs izdomājat? Tas vēl nav. Ir? Nē, vēl nav. Vēl nesnāk, jā? Jā. Jūs skaitījāt sešniekus? Skaitījāt sešniekus? Nu, 4 sešnieki, cik ir? 24. 24. Tad vēl 4, 24. Cik kopā tas veido? 48. 48. Jā, tad varam pieskaitīt vēl 6. Plus vēl 6. 5. Ir 54. 4. Labi, cik reizi devītnieks mums parādījās? Fui, sešnieks. 9 reizes. 1, 2, 3, 4. Jā, tie arī 4. 9 reizes, jā. Tad ir 9. Jā.